Tā, mazliet padalīšos ar vārdu, un pēc tam mēs lūgsim par draudzi, mēs lūgsim par vienotību, mēs lūgsim par priekuli, par Priekules pilsētu un ļaudīm. Jā. Bet, un arī par mūsu jauniešiem arī aizlūgsim. Bet iesākumā vēlos padalīties ar vārdu. Es vēlos, jūs arī online, kā jūs arī esat aktīvi rakstat, es zinu, ka vismaz jūs klausaties. Par ko pēdējā laikā tiek sludināts dievkalpojumos? Kurš var pateikt? Par ko mēs runājam? Kādas ir tēmas un kāds ir vārds? Iepriekšējos, ja pagājušos 2 dievkalpojumos mēs zinām, tātad lūgšana, jā, ir par lūgšanu jāsludināts. Tieši tā, slavu Dievam, viens raksts sumām. Par pielūgsmi, jā. Un par to, ka Dievs runā, vai ne? Amen. Šodien Dievs runā, Kristīna Rakšinkevics, jā, tieši tā. Prieks, kad ir palikusi šī sēkla, ka tā aug. Un šodien pieskaršos arī pie tādas tēmas, kad Dievs redz sirdi. Mēs pārāk daudz varbūt runājam virspusēji kādas lietas, bet mums ir jāsaprot, ka Bībele skaidri visu sadala tā, lai viss mums būtu skaidrs un saprotams par jebkurām sfērām. Jo Bībelē ir rakstīts, ka Dieva vārds ir kā abās pusēs griezīgs zobens. Amen? Tātad tas pāršķeļ miesu, dvēseli, garu, locekļus, jā, ir doma un prāta tiesnesis. Tātad Dieva vārds visu saliek pa plauktiem, lai nebūtu nekāds juceklis un lai nebūtu nekāda neskaidrība. Man bija nesen viena saruna ar vienu māsu, Jēzu Kristu, un viņa pateica tā, ka šodien kristīgajā vidū ir daudz kas sajaukts. Garīgais, dvēseliskais, miesiskais, un ir tik daudz, kas saprots, ka cilvēkiem pat nav sapratnes, kas ir kas. Un man ir jāpiekrīt arī viņai, ka tā arī ir, ka cilvēks nespēja pat dažkārt atšķirt labo roku no kreisās rokas. Lūk, Dievs redz sirdi, un mēs to visu arī zinām. Amen? Mēs zinām, ka Dievs skatās uz sirdi. Un šodien arī nolasīšu rakstvietu, kam ir Bībeles, jūs varat paņemt un atvērt. Tā ir Samuēla 16. nodaļa un 7. pāns. Bet tas kungs sacīja Samuēlam: neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Kā cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Amen? Tad mēs zinām, ka šis ir stāsts par to, ka Dievs ir izredzējis Izraela ķēniņu, viņš sūta pravieti, un mēs zinām, ka viņš sūta pie uz šo ģimeni, kur ir šie vairāki dēli, un pravietis redz ar savām acīm, un viņš spriež cilvēcis, kad viens būtu, otrs būtu labs, jā, kad būtu gudrs, tur viens ir gudrs un tāds, un laba izskata, un kad tas kaut kādā veidā formulē viņa skatījumu uz to, ka šis būtu cienīgs būt par ķēniņu. Bet mēs redzam, ka Dievs saka, ka ne tas, kas parādās acīm, bet tas, ka kungs uzlūko sirdi. Un šodien, diemžēl, ir tāda situācija, kad arī patiesībā cilvēki šodien daudz rīkojas tā, lai otrs redzētu. Tas, kas tīkams otra acīm. Tas, ko mūsu acis redz. Un mēs bieži vien vadamies pēc redzamajām lietām, tas, kā mūsu acis redz un ko mēs paši skatāmies, bet
Dievs saka, ka svarīgāk ir uzlūkot viņa sirdi. Tad svarīgi ir saprast, tad kāda ir sirds. Amen. Varbūt izskats, kaut kādas lietas ir ļoti labas, bet kāda ir atkal šī sirds? Un tad ir vēl viens pāns no Lūkas evaņģēlija, 11. nodaļas, no 42. panta līdz 44. Bet vai jums, jūs farizēji, jūs dodat 10. tiesu no mētrām, dillēm, visādiem dārza augiem, bet atstājat novārtā taisnību un Dieva mīlestību? Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā. Vai jums, jūs farizēji, jums patīk sinagogās sēdēt, augstos krēslos un pilsētas laukumos tapt sveicinātiem? Vai jums, jūs esat līdzīgi slepeniem kapiem, ļaudis, kas pāri staigā, to nezina? Lūk, šo rakstvietu, kas šeit ir runāts, ka to Jēzus, viņš vērš to farizējiem. Tie bija bauslības mācītāji. Un šeit ir kas ir svarīgi, šeit ir ļoti laba mācība no šī panta. Kā jau minēju, ka Dievs redz sirdi, nevis tikai ārējos faktorus. Un šī pantā, ka viņš saka, Jēzus saka farizējiem, jūs dodat 10. tiesu, jūs dodat no mētrām, dillēm, tur visādiem dārzaugiem un tā tālāk, bet atstājat novārtā taisnību un Dieva mīlestību. Vienu vajadzēja darīt un otru neatstāt novārtā. Redziet, ir lietas, kurām ir jāiet roku rokā ar ārējais un iekšējais. Tam jābūt balansām. Nevaram tikai fokusēties tikai uz ārējām lietām, tāpēc, ka Dievs skatās uz iekšējo. Mēs varam būt cītīgi kaut kādās ārējās lietās, mēs varam darīt lietas pareizi, kā šeit arī farizēji. Vai viņi rīkojās slikti? Vai viņi kaut ko darīja ne tā? Viņi darīja ārēji pareizi. Viņi deva 10. tiesu, visādas lietas, lasīja, gavēja tur un tā tālāk un tā tālāk. Bet, ko Jēzus saka? Cilvēki redz jūsu ārieni, ka jūs izskatāties ļoti svēti, ļoti dievbijīgi, bet patiesībā iekšēji kā kapi, un kad cilvēki, kur iet pāri, nemaz nezina. Un šeit parādās pēdējo laiku iezīme, ka cilvēki pēdējos laikos būs ārēji svētbijīgi. Tas nozīmē to, ka viņu rīcība var darīt pareizi, bet kāda ir tā sirds? Vai sirds ir tāda, kas Dieva priekšā ir taisnīga? Vai sirds ir tāda, kas patiešām mīl? Vai arī tas cilvēks, viņš dara lietas labi, bet viņš var kurnēt? Viņš ir neapmierināts tur par dzīvi ar kaut ko, viņš neapmierināts par cilvēkiem, ko cilvēki dara un tā tālāk un visādas lietas. Viņš var notiesāt otru, viņš var aprunāt otru. Bet tas cilvēks var dot 10. tiesu, tas cilvēks var iet draudzēt, tas cilvēks var darīt kaut kādas labas lietas. Bet vai viņa sirds ir pareiza? Nav. Tātad ir svarīgi, kad iekšējais un ārējais iet roku rokā. Un šodien tā var būt, ka tā pēdējā laikā, ka šodien tu vari teikt, aleluja, draudzē, skaisti dziedāt, tev ir lūpu auglis, bet pārnākot mājās, tu pārēji un saki, kā tā māsa, kāds tas brālis, kāds tas mācītājs, kāds kalpotais, kā tā ģimene, kādi viņiem bērni, kā šitais, kā 5., kā 10., tev kāds piezvanītu, kādam sameloji. Un citas lietas. Un šeit Jēzus par to arī runā, viņš piemin, ka tā nevajadzētu tam būt. Viņš saka, ka lietas tā nevar atmest. Viņš saka, ka ir jābūt šim iekšam tas, kāds esi Dieva priekšā, ne tāds, kāds esi draudzes priekšā, kad ir cilvēki, bet kāda ir tava sirds, tad, kad tu esi mājās, kāda ir tava sirds, kad tu esi savā darbā.
Mums ir jāapzinās, kā priekšā mēs staigām. Bībelē teikts, visu darēt tā, kā tam kungam. Lai kur tu būtu, tas nozīmē, ka tavā prātā jābūt. Dievs redz man sirdi šajā brīdī. Kā jau minēja arī svētdien, kad ir lietas, ko mēs varam darīt, un ja mēs ignorējam šo iekšējo balsi, kas saka, ka tā nevajag darīt, un ja mēs ar vairāk kārt to apslāpējam, tas skaitās, kad mēs apslāpējam Svēto garu. Tas nozīmē to, ka mēs pazaudējam šīs kaunas sajūtu, kad Svētais gars runā uz sirdsapziņu arī. Tāpēc mēs nevaram atmest šīs lietas, un mēs nevaram ignorēt šīs lietas. Jēzus, viņš brīdina par šo ārējo dievbijību, kas izpauž sīkumainā likuma ievērošanā. Var ievērot likumus, var nest brīnišķīgu 10. tiesu. Būt kaut kāds mazākais lietās, bet būtiskākās vērtības, ko Jēzus uzsver un liek uz svaru kausiem, ir taisnība un Dieva mīlestība. Un to nedrīkst ignorēt. Dievam ir svarīgāk nevis tikai ārējās darbības. Dievam ir svarīga sirds, attieksme un iekšēja taisnība, nevis formāli rituāli. Jēzus nesaka, kad nevajag ievērot kaut kādas ārējās normas, tas visam ir jābūt, bet tas nedrīkst aizstāt mīlestību un taisnību. Ko nozīmē mīlestība? Ko nozīmē mīlestība? Mēs zinām, ka Jēzus saka, mīli Dievu, mīli cilvēkus. Mīlestība, tas ir tas, kāds tu esi pret savu tuvāko. Tas ir tas, kāds tu esi pret cilvēkiem. Un ziniet, ko Dievs skatās, kāds tu esi pret cilvēkiem, tad, kad tu neesi cilvēkos. Kad tu tur vari aprunāt, kad tu tur vari notiesāt, kad tu vari samelot, kad tu vari kādu apmānīt, kad tu vari būt viltīgs. Un tās ir šīs sirds lietas, šī ir sirds taisnība. Vai mēs esam taisnīgi? Vai tu esi taisnīgs Dieva priekšā? Un mēs zinām, ka Dievam ir pavisam cits vērtības, nekā mēs dažkārt skatāmies, kā mums liekas. Mēs jau svētdien pieskārāmies, kad mēs redzējām, kad Sātans nolika svaru kausos pielūgsmi un visu pasaules godību. Tad viņš grib būt tas, lai viņu pielūdz. Un viņš ir gatavs par to maksāt lielu summu. Viņš ir gatavs daudz ko darīt priekš tā cilvēka, lai tikai novestu viņu no Dieva ceļa, lai viņš pielūgtu tikai tas, kas ir svarīgs Sātanam. Sātanam ir svarīgs viņš pats, vara, viss tas, kas tu esi, tikai koncentrēs uz savām idejām, savām vērtībām, bet tikai ne uz Dievu. Un mēs redzam, ka arī Dievs noliek svaru kausos gudrību. Bībele saka, ka gudrība ir daudz vērtīgāka par sudrabu un zeltu. Šodien mēs vairāk meklējam sudrabu un zeltu, nekā meklējam gudrību. Bet, lai gan ir gudrība, ir tā, kas pie tā atved. Un gribu nolasīt arī vienu rakstvietu no Jaunās derības. Tas ir Mateja evaņģēlijs, 25. nodaļa no 1. līdz 13. pantam. Es lasīšu, jūs varat sekot līdzi. Tātad, debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavanim pretim. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras, jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts
vidū balss atskanēja, redzi, līgavains nāk, izeita viņam pretim, tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavains, un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tad mēs nezinām ne stundu, ne dienu, kurā cilvēka dēls nāks. Un šeit ir brīnišķīga līdzība par gudriem un muļķiem. Un ziniet, ka Bībele skaidri gaiši visus saliek pa plauktiem. Ir gudrs cilvēks un ir muļķis. Un šodien ir svarīgi saprast, vai tu esi gudrs, vai tu patiešām esi muļķis. Un ne tāpēc, ka es to saku, bet tāpēc, ka Dievvvārds tas saka. Tāpēc, ka Dievvvārds visu sašķir, kas ir gars, kas ir dvēsele, kas ir miesa, kas ir gudrība un kas ir muļķība. Mums ir šodien svarīgi, kurā kategorijā mēs atrodamies. Mums ir svarīgi, kādā kategorijā atrodas tava un mana sirds. Vai tā atrodas, kur ir gudrība, kur ir kā šīs gudrās jaunavas, vai tur, kur muļķās. Un vai varētu atkal teikt, ka tas, kas nepaņēma to eļļu līdzi vairāk, atkal nebija tāds vieglprātīgs? Bet gudrās viņas sakrāja, viņas paņēma līdzi. Vēlos arī mazliet arī pieskaties pie vecās derības, salīdzināt Dāvids un Sauls. Mēs zinām, ka abi divi grēkoja. Kāpēc Dāvida nožēla tika vērsta par labu, bet Saula nožēla nē? Ziniet, un šeit arī jārunā par sirds stāvokli. Un Dāvids bija gudrs, un viņš zināja. Kad Dāvids nožēlo grēkus, viņš sauc pie Dieva, un viņš saka vienu lietu. Neatņem no manis savu garu. Citiem vārdiem sakot, viņš saprot, ja no manas dzīves aizies prom Dieva gars, Dieva klātbūtne, tad es esmu nolemts mūžīgai pazušanai. Tieši tā. Dāvids baidījās pazaudēt Dievu klātbūtni. Viņš saprata, ja es pazaudēšu Dievu klātbūtni, es pazaudēšu glābšanu. Un viņš saprot, ka viss tādi beigas. Bet ko dara Sauls? Kā jau minēja, Sauls baidījās pazaudēt varu. Viņš pat gribēja, lai pravietis viņu apliecina vēl cilvēku priekšā. Tātad viņam nebija svarīga Dieva klātbūtne. Viņam nebija svarīga tas, kāda ir viņa sirds Dieva priekšā. Dāvidam bija svarīgi, jā, viņš klupa, viņš sagrēkoja. Bet viņš saprata, kad viņa sirds bija nepareiz Dieva priekšā, un viņš to centās labot pavisam uzreiz. Bet Sauls tieši otrādi. Viņš negribēja pazaudēt tās lietas, šīs materiālās lietas, varu, pozīciju, popularitāti, vēl kādas lietas. Un šodien cilvēki pie tā turās, pie kaut kādām lietām, nezinu, pie popularitātes, pie kaut kādiem saviem sekotājiem, cik man tur sekotāji Instagramā, tur TikTokā, vēl kaut kur un vēl visādas lietas. Un es nesaku, ka tur nevajag būt tam visam, bet visam, man liekas, ir savs mērs un pareizs motīvs sirds.
kā tas viss ir. Un varas, un nezinu, kalpošana, vēl kādas lietas, un vēl kādas lietas. Un cilvēki turās pie tām lietām. Un mēs varam salīdzināt, ka Dāvids bija gudrs. Ka viņš saprata, ka gudrība, viņš saka, nē, es gribu mācīties. Es gribu saprast Dievu. Es vēlos dzirdēt, ko Dievs man saka. Bet Sauls gribēja tikai dzirdēt savas sirds balsi, tikai tas, ko viņš runā. Bet ne tas, ko teica pravietis viņam. Un līdz ar to arī Sauls tika atrauts. Un Bībele saka, tāds pants ir Bībelē, psalmos 92:7. Tik nejēga to nesaprot, un nelga to neņem vērā. Bībele skaidrs saka, nejēga un nelga, kā melns uz balta. Tad nejēga nesaprot, tas norāda uz nespēju ieraudzīt vai aptvert patiesību, jo cilvēks, kurš ir nejēga, trūkst dziļuma. Izpratnes un vēlmes mācīties no Dieva vai pat apkārtējās pasaules par to, ko sludina Andrejs, kad Dievs runā caur dabu. Un ja tāds cilvēks neievēro lietas, neievēro mācības, neievēro to, ko Dievs saka, kurš pat negrib iedziļināties kādās lietās, kurš nevēlas mācīties, Bībele saka, ka tāds cilvēks ir nejēga. Un viņš ir pieskaitāms pie šīm ģeķīgajām jaunavām, kur būs tikai kaut kāds īslaicīgas lietas, un tā ir bīstamība, ja cilvēks neatgriež patiesi tā īsti pie Dieva, ka viņš beigās var pazaudēt arī mūžīgo dzīvību. Tā. Nepraša, tātad nejēga un nelga. Tātad nelga. Nelga šeit uzsvērts nevērības aspekts. Cilvēks, kurš ne tikai nesaprot, bet arī nevēlas pieņemt vai apsvērt to, kas ir svarīgi un vērtīgi. Atkal izsvērt lietas. Kas tad ir svarīgi Dievam? Dievam ir svarīgi, kāda ir mana sirds. Un man ir svarīgi izsvērt, vai mana sirds patiešām Dieva priekšā ir pareizi. Vai es neesmu tikai āršķirīgi dievbijīgs, bet vai tas viss iet ar to, ko es daru, tas iet saskaņā pareizi ar Dievu vārdu, ar Dievu gribu manā dzīvē, un tam ir pareizs pamats. Bet ja tikai āršķirīgi izrādīšanās, bet tur otrā pusē tur ir visam kaut kas cits, tad mēs zinām, ka tā ir nelga, kas neņem neko vērā. Tas nozīmē tie cilvēki, ar kuriem tu varbūt tās pats sludini, ar kuriem tu runā, bet viņi negrib mainīties. Viņš negrib mainīties. Un tas arī ir pieskaitāms pie šīm muļķīgajām jaunavām. Un tāds cilvēks var beigās ciest. Viņš cietīs arī pats savā dzīvē. Vēl viens pants no Salmam pamācības 18.2. Vientiesīgam nejēgam nav prieka par saprātu, bet viņam patīk izpaust to, kas mīt viņa sirdī. Tas parāda, kad šim cilvēkam neinteresē gudrība vai sapratne. Bet tas, ka viņš ir pašpārliecināts, viņam ir svarīgs tikai viņa viedoklis, bet viņam patiesībā trūkst dziļuma un jēgas visā. Un mēs varam paši salīdzināt beigās, vai tiešām kurā pusē mēs esam. Un viss tas kalpo mums kā brīdinājums, lai mēs izvairītos no šādas attieksmes un vairāk pievērstos mācīšanās procesam un gudrības meklējumiem. Gudrs cilvēks ir gatavs klausīties un mācīties, kamēr vientiesīgais nejēga
priekšroku dot savām emocijām un impulsiem. Mums ir svarīgi ne tikai būt emocionāliem un impulsiviem, reaģēt uz kādām lietām, varbūt pat pozitīvi, tu vari reaģēt un teikt, āmen, āmen. Zini, ka Bībelē teica, kad sēkla krita, jā, bet tur nebija saknes un īsu brīdi, viņam viss ir ok, bet atkal viņš noplūk, viņš ir kaut kur grēkā, viņš kaut kur krīt un netiek nekur uz priekšu, un tāpat var vilkties gadiem ar šo cilvēku visādas lietas. Un, kas vēl ir interesanti, kad vientiesīgs neprasa šmuti, viņam ir pašam par postu, un viņa lūpas tur viņa paša dvēseles slazdā. Šādi cilvēki patiesībā nav brīvi arī. Te ir rakstīts, ka šādu cilvēku pat dvēseles slazda, tā tur ir slazdu valgām. Un arī mēs varam, par gudrību mēs jau zinām, kas jūsu starpā ir gudrs, to saka Jēkaba vēstule, Jēkabs saka, kas jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs, tas, lai pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darīdus gudrā lēnprātībā. Tad es jau minēju, ka visam ir jāiet roku rokā. Tas visam ir jābūt sinhroni. Un es jums teikšu atklāt un godīgi, Dievs man ir runājis, kad pēdējā laikā viņš ļoti bieži runā caur sapņiem, un es reāli apzinos, ka kaut kur iepriekš es kā jau minējis, dalījos ar dvēselisku evaņģēliju, tāpēc, ka pats dvēseliski dzīvoju. Un nebija kaut kāda dziļāka ieskata. Es ticu, ka visiem ir procesi, es ticu, ka cilvēkam ir jāiet kaut kādiem līmeņiem cauri, un kad cilvēks iziet kaut kādiem periodiem, bet es domāju, ka cilvēks nedrīkst palikt ilgstoši kādā periodā, jo, ja viņš ilgstoši iesprūst, viņam nav augšana, viņš neaug. Un iespējamība ir tāda, ka cilvēks drīzāk iznīks savā garīgajā dzīvē, un viņam ir vajadzīga palīdzība tad. Bet mēs redzam, ka gudrība, tas nav kaut kas tikai teorētisks, Jēkabs saka. Tas nav tikai teorētisks lietas. Tas nav tas, kad es te gudri stāvu un gudri runāju. Paņēmis Bībeles pāns. Tas, ko es runāju, tam ir jāatbalsos, ja kā manai ēnai saulē, kad spīd, ir jāparādās manā dzīvē. Ja tu saki, ka tu mīli cilvēks, tam jāparādās tavā ikdienā. Tam jāparādās tavās attiecībās. Tam jāparādās attiecības pret brāļiem un māsām, draudzē, apkārt un citās lietās. Jo rakstīts pareizi dzīvodams. Tas, ka tu neaprunā nevienu tur aiz stūri kaut kur ar kādu citu vai vēl kaut kas, ka tu nerunā tur slikt par kādām citām lietām vai vēl kaut ko. Jo, ziniet, kā Bībele saka, ka tu nesēji tur paļātāju pultā, tajā pulkā. Un kad mēs redzam, ka tas ir ikdienas dzīves darbos parādās, un tur parādās gan lēnprātība, gan pazemība, gan mierīga attieksme. Un tās ir svarīgas gudrības pazīmes, kas atšķir to no lepnības un augstprātības. Tas tā mazliet īsumā par visu, ko šodien vēlējos arī runāt. Un mums šodien ir svarīgi pārskatīt, man liekas, jau to bieži vien jau ļoti bieži to piemin, kad pārskatīt savus sirdis. Jo, ja mēs lasam Dieva vārdu, un tas nav mūsu dzīvē, tā kā tur ir rakstīts, teiksim tā, ja tā kā arī Dieva vārds parāda, kāda mūsu dzīvē būtu jābūt, mums ir jātiec tajā būt. Jo kāpēc es tev pateikšu? Tāpēc, kad man nesen bija interesants tāds piedzīvojums sapnī. Es neatceros visu to sapni, bet es atceros to momentu. Man liekas, tas kaut kas tāds pārdabisks pat īstenībā bija. Kad sapnī man viena persona teica, ka viņš saka, tu esi radīts no mīlestības. Un tev ir pilns potenciāls mīlēt. Bet patiesībā tā mīlestība ir pārklāta ar mūsu visām tām lietām, kas tās negatīvās lietas, un mēs to neizpaužam.
Rakstīts, ka Dieva mīlestība ir izliet mūsu caur svēto garu. Tas nozīmē to, ka viņa tevī ir. Viņa tevī nav. Kā saka, kad tu tā domā, ka man nav mīlestības. Nē, viņa tevī ir. Vienkārši mēs viņu nedodam. Un ir kaut kāda iemesla, kāpēc mēs viņu nedodam. Bet viņa ir. Un tevī un manī ir mīlestības resursi. Un tas ir tas, ko Jēzus arī sagaida. Ka mēs esam taisnīgi savās sirdīs un ka mēs neatmetam šīs lietas, taisnību un mīlestību. Jo kāda jēga no visādiem labiem darbiem, ja mēs kožamies, ja mēs ēdamies, ja mēs izturamies slikti pret cilvēkiem, ja mēs kādu apmānam, ja mēs piekrāpjam pat, nezinu. Es pat teikšu tā, pat mēs varam rīkoties viltīgi pat darbā starp kaut kādām lietām, tikai mums kaut kas, lai būtu izdevīgi man. Bet jautājums, vai tas ir pareizi? Un es ticu, ka kaut kur iekšumā dziļumā saka, ka nē. Ja tu darbā dari lietas, kas, tas nav tavs. Tu esi priekšnieks par tevi samaksā laiku, viņš tev maksā algu, bet kad tu izmanto tās lietas, it kā tu tur būtu priekšnieks, un tev pienākās, es domāju, ka tu zaudē taisnību Dievu priekšā. Dievs viņš nesaka, ka tu neesi taisns, tu esi taisns cauri Jēzu Kristu, bet Jēzus sagaida, ka tava sirds būs tieši tāda. Jo Jēzus dod jaunu sirdi. Tāpēc ir svarīgi. Un mēs daudzas lietas zinām, kad visur visādas kukuļus dod un vēl visādas lietas un tā tālāk, un viegli pie kādām lietām pierast. Un šeit arī var izsvērt, vai tas ir taisnīgi, vai nav taisnīgi. Kad tu kaut ko ņem, kad tu nesaki priekšniekam, kad vai tu drīkst paņemt to, vai tu drīkst uz laiku aizņemties kādas lietas. Un ja tu neinformē, es uzskatu, ka tā arī tas nav taisnīgi. Un mēs varam attaisnoties varbūt tās un teikt, nē, tur tā un šitā. Bet Dieva vārds skaidri gaiši net, un Dievs to redz, un Dievs to sver. Mums ir svarīgi par to jāizdomājas, kā mēs dzīvojam, ko mēs runājam, ko tavu mutu runā. Bībele saka, ka mēs ar savu mutu varam lādēt un svētīt. Ko tava mutu runā? Un kā Bībele saka, es jau lasīju, ka tavi vārdi var būt tādi, kas ieliek tavu dvēseli sakļaus lazdā. Jo vientiesīgais neprašas mute ir viņam pašam par postu, un viņa lūpas tur viņa pašu dvēseli slazdu valgā. Salmu pamācībās rakstīts. Cilvēka mute, kuru nekontrolē gudrību, viņa vārdi paralizē viņu pašu. Tāpēc Dievs mums ir devis visus debesu valstības resursus, lai mēs varētu prezentēt Jēzu Kristu šeit uz zemes tevī. Kāds Jēzus ir tevī? Un, ja es te uzdošu jautājumu, kā Jēzus teica mācekļiem, ko tu saki par mani, kas es esmu? Tad jautājums, ko tu vari pateikt par savu dzīvi, kāds Jēzus ir tavā dzīvē un kāds viņš ir tavā sirdī? Vai Jēzus tur ir viltīgs? Vai Jēzus ir tāds, kurš tur melo? Vai Jēzus ir tas, kur nāk neķītra vārdā ārā, neķītras domas? Pie kā tu turies, kas tev ir svarīgi? Amen? Amen. Tātad ar vārdu tas šodien viss. Es aicināšu arī online, būsim lūkšanās par draudzi, par vienotību. Pārdomāsim arī vārdu, kas tika sludināts, ko Svētais Gars katram runāja, ko liek sirdīm. Un arī lūksim par priekulu, par šiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un par mūsu jauniešiem. Halleluja! Mīļais debes Tēvs, es Tev pasakos par Tavu vārdu. Paldies par Tavu tiešām šo brīnišķīgo vārdu, kurš maina mūsu sirds, jo Tavs vārds neatnāk, lai mums pārmestu,
Tavs vārds neatnāk, lai mūs notiesātu, nolemtu kaut kā, bet tavs vārds skaidri atnāk ar gudrību, lai visu saliktu un sakārtotu. Lai mums būtu skaidri, kur mēs ejam. Lai mēs nenomaldītos ne pa labi, ne pa kreisi. Un Jēzus vārdā, lai tavs vārds, kas tika arī šodien atbrīvots, lai tas nes augļus tajā vietā, kur šodien viņš tiek iesēts. Un es lūdzu par labu augstni, kad vārds var iesakņoties un nest augļus 30 kārtīgus, 60 kārtīgus un 100 kārtīgus šo cilvēku dzīvēs. Ka šajos cilvēkos, šo cilvēku dzīvēs būs gudrība un taisnība un mīlestība. Jēzus vārdā. Aleluja. Tāpat arī Tēvs, mēs iestājamies par šo pilsētu Priekulu. Mēs lūdzam tās par šīm ģimenēm, šiem cilvēkiem, šiem vīriem un sievām, šiem bērniem. Dievs, tu redz šīs dzīves, tu redz, ka caur grēku sekām šeit ir salauztas dzīves, ka grēks ir tas, kas ārdās un post, tas, kas ir atnesis slimības un vājības, kas ir atvērs durvis ļauniem gariem, dažādām ietekmēm, ļauniem spēkiem pār šo cilvēku dzīvēm, kur ir daudz visādas lietas, kur ir alkoholisms, kur ir narkotikas, kur ir laulības pārkāpšana. Dievs, un mēs lūdzam, Dievs, lai atnāk tavu gaismu šajās ģimenēs, lai atnāk atziņa, Dievs, lai paceļās Dievs sludinātājs šeit, šajā vietā, kungs, ka tu sūti šeit kā Jonu, Dievs. Ja varbūt šeit ir kāds Jona, Dievs, kurš nāks, varbūt kāds, kurš ir pretojās, Dievs, bet tu zini, Dievs, aleluja, ka šeit būs kāds Jona, kurš atnāks, Dievs, Jēzus vārdā, kurš pacelsies. Un varbūt arī, Dievs, šī Jona, mēs esam, Dievs, šī draudz šajā vietā, kungs, ka mēs varam nes šo gaismu šai pilsētai, kā šai Ninivei. Jēzus vārdā atnes patiesu evaņģēliju. Jēzus vārdā, lai šīs ģimenes, viņas redz izēj savā dzīvē. Un ka varbūt šodien kāds sauc, ka viņš meklē un viņš nezina, un viņam ir tik daudz jautājumu, kāpēc? Kāpēc tik daudz sāpes? Kāpēc varbūt kāds, kurš ir pazaudējis kā tu ģimenes locekli vai bērnu, viņam ir neizpratne, nesapratne. Bet Tavs vārds ir tas, kas visu skaidri un gaiši pamato, lietas sakārtojot caur Tavu garu. Jēzus vārdā, un es lūdzu, Dievs, ka šeit tiešām paceļās cilvēki, Dievs, Jēzus vārdā, kas atnesīs Tavu gaismu šīm ģimenēm. Dievs, kas būs kā Pāvili, Dievs, kas būs kā Timotei, kas būs kā Filipi šie, kas nāks un sludinās evaņģēliju, kur būs un atmoda atnāks Tēvs Jēzus vārdā, paties garīgi atmoda Jēzus vārdā. Aleluja. Es arī lūdzu par mūsu jauniešiem, Tēvs. Mūsu jauniešiem, Tēvs. Tu redzi, ka mums ir jauna paudze. Mums ir šīs brīnišķīgās sirds. Un kā Bībelē ir teikts, kad tumsa, kad elle cīnās par viņu likteniem, bet Jēzus, tu esi uzvarējis pie krusta nāvi, tu esi uzvarējis grēku, tu esi uzvarējis slāstu, tu esi uzvarējis viss šīs nešķīstās lietas, Jēzus, jo tu tās nes uz sevi. Un mēs lūdzam, Dievs, lai tās lietas, par kurām tu esi nomiris, Jēzus, tās lietas, ko tu esi atbrīvojis no debesīm, uz zemi, caur savu svēto garu, lai tās darbojas viņu dzīvēs, lai darbojas gara dāvans viņu dzīvēs, lai darbojas gudrība viņu dzīvēs. Pat tiešām, lai viņi ir arī pie šīm gudrām jaunavām pieskaitīti, Dievs, kad viņi būs tie, kas ieies arī Jēzus mīlestībā. Jo mēs nezinām ne stundu, ne dienu. Mēs nezinām, kāds ir viņu dzīvības likteņa grāmatas, Dievs. Jo rakstīts, ka tavā priekšā sanāca lieli un mazi, Dievs, bet lai viņa sirds jau ir pildīts ar tavu gaismu, tavu vārdu, tavu gudrību un atziņu. Jēzus vārdā, un ka tu dod gudrību, pacietību, Dievs, šādu pareizu sirdi vecākiem, būt lūkšanās ar bērniem, mācīt bērnus, Jēzus vārdā Dievvārdu, kungs, aleluja, slavu Tev un pateicību. Arī mēs lūdzamies par draudzi. Mēs lūdzamies Tēvs, lai tiešām atnāk vienotība. Vienotība, Dievs, lai ir pat tiešām slāpes. Dievs, ja ir cilvēki, kas tiešām paguruši savā ticības dzīvē, kur varbūt tās viņu kristietība ir palikusi par rutīnu, ka vienkārši ir darbs, tu atnāc mājās, tu palastu, kaut ko palūdz, tu pastāst Dievam kādas lietas, varbūt tikai tavu lūgšanu, ka tu tikai atcies par savu vajadzību. Bet Dievs, tu esi dzīvais Dievs, tu esi dzīvo Dievs.
Tu esi dzīvo Dievs, tas nozīmē to, ka tu gribi komunicēt ar katru, un es lūdzu par cilvēkiem, tas, lai no jauna iedegās uguns. Jēzus Kristus vārdā tiešām uguns Dievs, kad šī uguns Dievs no tām personīgām attiecībām, ka viņi no jauna, viņiem ir šis jaunās attiecības, jaunā līmenī Dievs. Tas pārdabiskās satikšanās ar tevi. Lai šīs sirds ir tāds kā Dāvids, kurš sauca, neatņem no manis savu garu, neatņem no manis dzīves savu klātbūtni. Un tas nozīmē, ka tu nepazaudē savā dzīvē to, ka tu pārstāji lūgt, ka tu nepazaudē savā dzīvē to, ka tu pārstāji lasīt Dieva vārdu, ka tu nepazaudē to, ka tu pārstāji iet savā lūgšana kambarī, ka tu nepazaudē tās lietas savā dzīvē, ka tu neaizstāji tās lietas savā dzīvē ar kādām lietām, kas varbūt tās tev atsvešina no Dieva, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, un es arī jūtu, ka kādam man tas ir jāpasaka. Atgriezies un iekarsies, Jēzus tev saka. Atgriezies un iekarsies. Tu domā, ka tu esi kaut ko pazaudējis. Jā, tu esi pazaudējis laiku. Bet Dievs saka, atgriezies un iekarsies. Atgriezies un iekarsies no jauna tajā mīlestībā. Un tu varbūt liekas, ka tu stāv kā Pēters Jēzus priekšā, un tev liekas, tu varbūt jūties pat kā nodevējs, tu varbūt jūties kā tāds cilvēks, kurš ir nodevis Dievu vai vēl kādas lietas, un tu stāv viņu priekšā, bet Jēzus tev turpina teikt ar savu mīlestību. Viņš saka, es tevi mīlu. Bet vai tu mani mīli? Atgriezies Kristus mīlestībā no jauna. Atgriezies Kristus mīlestībā no jauna. Atgriezies sadraudzībā. Ieraugi, cik Dievs ir labs pret tevi no jauna. Halleluja, slavu tev un pateicību Jēzu. Slavu tev un pateicību Jēzu. Slavu tev, halleluja. Slavu tev. Ja tu pazaudēsi savu lūgšanu dzīvi, tev liekas, kad Sātans ir nozadzis tev, viņu būtiski izraust no rokām caur kādiem apstākļiem, ka viņš varbūt ir lietojis kāds apstākļus un rāvas ārā tevi, ka viņš tevi spiedz tavu dvēseli, liekas, viņš ir spiedz tev pie zemes, liekas, ka it kā mīcīs tev dubļos. Ja es saku, celies augšā un atgriezies pie tā. Atgriezies pie manas klātbūtnes. Neesi kā Sauls, ka tev liekas, ka tev no dvēseles kaut ko rauj nost, kaut ko materiālu, kaut ko tādu, kas pieder šai zemē, kaut ko tādu, ko tu nepaņems līdz uz debesīm. Neesi kā Sauls, bet fokusējies uz to, kas ir mūžīgs. Jēzus vārdā, halleluja, es svētīju vienu klātesošo. Visi, kas ir pieslēgušies online, man brīnišķīgs skaitlis, 18 cilvēki. Slavu Dievam, jūs esat svētīti. Es svētīju jūs visus online, ka jūs ejat gudrībā, kad jūs būsiet tik laimīgi, kad līgavains nāks, un ka jūs būsiet palikuši uzticami līdz galam, ka jūs būsiet sakrājuši, ka jūs nebūsiet bujuši pie šiem viegliprātīgiem, kas ir tērējuši, un beigās var attapties pie durvīm, kad viņas ir ciet. Svētīgs ir tas, kuram durvis ir atvērts vaļā, un šis ir laiks, kad durvis ir atvērts vaļā, ka mēs varam būt iegājuši pa mūžības vārtiem. Amen, amen, amen.